Pirmajā vietā ir pacients. Ļoti daudz var mācīties no profesora Petersona. Viens no slimnīcas balstiem. Ļoti stingrs. Vienmēr bijis ļoti atsaucīgs, ļoti faktiski radošs, un jāsaka, tajā pašā laikā viņš ir bijis diezgan kluss kolēģis. Pēc man domām viens no stiprākajiem darbiniekiem, vispār speciālistiem slimnīcā. Piemēram, viņš visu laiku saka, ka mums jāstrādā eleganti. Ļoti prasīgs. Jums ir vajadzīga izsmalcināta konsultācija internās medicīnas jautājumos no eleganta profesora? Jautājiet Aivaru Petersonu. Ir ārkārtīgi labi, ka cilvēki strādā praktisko darbu un reizē strādā pētniecisko darbu, bet vēl vairāk, ko mēs varam runāt par Aivaru Petersonu, tieši arī dara šo izglītojošo darbu. Ļauj mums pašiem strādāt. Labi ieredzēti starptautiski, nefrologu sabiedrībā. Perfekts, iznesīgs, stalts, un ticiet man, daudzu meiteņu mīl uz slimnīcu. Tāds vadītais otrs pasaulē nav.